Ja dodaties ar ģimeni ceļojumā, var sanākt tā, ka divgadīgam bērnam nākas sēdēt lidmašīnā tālu no vecākiem, un tad tik ir kliegšana vairāk stundu garumā. Jā, braucām tātad ceļojumā ar lidmašīnu, un pirmajā dienā, kad varēja iečakoties, jau to arī uzreiz darījām, un izsēdināja tā, ka mēs ar vīru blakus apsēdināti, 5-gadīgais bērns sēž tajā pašā rindā, bet ejai otrā pusē, un 2-gadīgais bērns bija citā rindā iesēdināts. Elīna paļāvās, ka sistēma pati viņus kā ģimene ar maziem bērniem sasēdinās blakus. Ja to 2-gadīgo bērnu pieliktu vienu pašu savā vietā, tad viņš noteikti raudātu, skrietu prom, un es domāju, ka ļembas lidmašīnā būtu liels. Rezervēt biļetes internetā nozīmē pirkt kaķi maisā, jo nekad nezini, kur automātiski sistēma sasēdinās. Un var tikai iztēloties, kā jūtas 2-gadīgs mazulis, izrauc no mātes klēpja un iesēdināts blakus svešam onkulim. Mēs cenšamies ģimenes locekļus sēdināt kopā. It sevišķi tas attiecināms uz bērniem un viņu vecākiem. Tomēr izrādās, ir garantēta iespēja visiem sēdēt draudzīgi blakus, tikai par to jāmaksā. Samaksa ir sākot no 2,99 €. Tātad tā ir tā minimālā summa. Sava sēdvieta bērniem obligāti nepieciešama no 2 gadu vecuma. Lielākoties aviokompānijas bērnu sēdvietas piemeklē blakus vecākiem. Tomēr, ja gadās, ka kāds par maksu ir rezervējis blakus sēdvietu, bērni var aizsēdināt tālu no ģimenes. Par ērtībām sanāk maksāt, ja ceļo ar bērnu. Bet kurš tad uzņemas atbildību, ja mazais pasažieris lidojuma laikā aizries ar cepumu vai uzgāž sev virsū karstu tēju vecāku nepieskatīts? Aviokompāniju mājaslapās rakstīts, ka lidojuma laikā atbildību par bērna drošību uzņemas viņa pavadonis, ar kuru kopā lidot. Vienmēr ir iespējams atrast un sarunāt kompromisu, lūdzot palīdzību mūsu apkalpēm. Kā vecāki pa gabalu var garantēt bērna drošību vai ar telepātijas palīdzību? Nevar jau kurā brīdī zināt, kas viņam ir vajadzīgs un ko viņš gribētu, un kad mammas tūmas, jo viņam ir vajadzīgs visu laiku. Kā tad ar pārējo pasažieru komfortu, ja apzinīgs pasažieris iepriekš rezervē sev iespējami labāko vietu pie loga, protams, papildmaksu, un aviokompānija piesēdina blakus 2-gadnieku, kurš bļaustās un apdraud noķēpāt apģērbu? Ja galīgi nepatīk sēdvietas, kas ir iekāpšanas talonā, tad vēl, teiksim, var griezties pie Air Baltica un taisīt reģistrāciju vēlreiz lidostā. Izmainīt sēdvietas lidostā. Bet tas arī droši vien būs tad maksas pakalpojums. Lai visu lidošanas laiku nebūtu jāklausās bērnu kliegšanā no otra lidmašīnas gala, pastāv iespēja aprunāties ar apkalpojošo personālu, jo risinājumu var atrast vienmēr.